cilvēki meklē laimi un domā, kur viņa vispār ir. Līdz ar to te mums jārauj šos te cilvēkus ārā būs no ilūzijas. Šiem cilvēkiem ir jāizrauj tos cilvēkus ārā beidzot no ilūzijas. Tāpēc, kad viņi staigā pa savu dzīvokli, savas čakras staipa turpa šurpu, meditē, līmē kārtas, vēl nesko stāsta, bungā, dzied un iet tumsā, iet gaismā un visu kaut ko dara, un neskapēc šī te laime viņiem neatnāk. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad viņi neapjēdz pašu svarīgāko lietu. Laime neatrodās, viņa nav nekas tāds, kas staigā turpa šurpu. Laime nav nekas tāds, kas atrodas kosmosā vai kaut kur citur. Laime nav nekas tāds, ko viņi tagad var pieķerties klāt un paņemt. Laime nav nekas tāds. Laime ir cilvēkam pašam jārada. Un jāsaprot, ka, piemēram, nauda atrodas pie citiem cilvēkiem, un šī nauda ir elementāri jāpaņem no tiem citiem cilvēkiem. Ja jūs domājat, ka cilvēki, tagad citi sveši cilvēki, jums garām ejot vienkārši tāpat iedos naudu? Nē, neviens nedos. Bet ja jums ir vērtība, tad jums iedos. Ja jūs radat sevi kaut kādu vērtību, nevis ar to, ka jūs meditējat, čakras staipat un dziedat un lēkājat un blim kaut kādas lietas darat, ne jau ar to jums ir realitātē jākļūst par vērtībām. Un šīs te vērtības un jāpaņem no citiem cilvēkiem naudu, iedodot viņiem kaut ko vērtīgu. Visa laimes formula. Nevis jādedzina čekus attiecīgajos datumos. Nevis jāliek zvīņas makā, jāpērk kaut kāds sarkans maks un jātaisa kaut kādas frāzes. Tas viss ir pilnīgākais fufels. Tas ir viss izdomāts priekš plebēju masas, lai viņiem nekad nebūtu nauda. Jo viņi tādā veidā uztur sevī to domu, ka man nav nauda. Man nav nauda, tāpēc es tagad likšu zvīņas, tāpēc es dedzināšu čekus, tāpēc es gribu izgaismot. Neviens miljonārs ar to nenodarbojās vispār. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem ir nauda. Un tāpēc, ka apziņas stāvoklis ir. Un es personīgi esmu ar šiem te cilvēkiem ticies, strādājis, runājis un bijis tādā tuvā saiknē. Līdz ar to neviens ar tādām muļķībām nenodarbojas. Līdz ar to laime ir jāpaņem pašam, nevis iekrītot ilūzijā, bet radot sevī kaut kādu konkrētu vērtību. Vērtība par to, ka tu esi kaut kas. Un ja jūs esat kaut kas, tad jums maksās. Tad jūs esat svētīti. Tad viss jums atbalstīs. Viss jums pieslēgsies, izdarīs tā, lai maksā vēl vairāk. Jo jums ir par ko maksāt. Un attiecīgi mēs arī nonākam pie tā, ka cilvēki ir iekrituši šī te ilūzijā un nespēja, viņiem ir grūti no tā iziet. Grūti iziet no kaut kādām konkrētām lietām ārā. Un tādi cilvēki nāk ārstēties, jo viņi grib atgriezties šajā te dzīvē. Viņam ir jāatgriež šajā te dzīvē. Jo savādāk cietīs viņa bērni, vai arī precīzāk, viņi būs tie, kas savus bērnus vēl vairāk apgrūtinās viņu dzīvi. Nu jā, un tad, ja es nezinu, ja te ir kaut kāds čatā, ja te ir kaut kādi vecāki, tad gribu jūs izgaismot, ka ja pie jums dzīvo bērni, kuriem jau ir virs 18 gadiem, tie vairs nav jūsu bērni. Precīzāk sakot, viņi ir jūsu ķīlnieki jau. Viņi visu, ko jūs varējāt iemācīt un iedot, jūs esat iedevuši līdz 7-9 gadiem. Vairāk jūs neko iedot viņiem nevarēsiet. Un tās māmiņas, kas joprojām cenšas iedot bērnam, kas ir vecāks kā 18 gadi, viņai ir totālākā psiholoģiskā trauma. Un viņa grib turēt kā ķīlnieku savu bērnu un turēt tajā kontrolē. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi uzskata, ka mans bērns ir tik liels idiots, ka viņš pats netiks galā. Viņš ir tāds idiots, ka viņš pats nesapratīs. Viņš netiks galā. Viņš bez manīm, bez mammiņas neko neizdarīs. Līdz ar to atbrīvojiet bērnus no ķīlnieku lomas, lai viņi varētu sākt piedzīvot. Iet un darīt šajā pasaulē lietas, izbaudīt. Jā, apdedzināties. Personīgi es aizgāju 15 gados no laukiem projām uz Rīgu, un tā es īsti neesmu atgriezies atpakaļ. Emocija, žēlums. Žēlums ir emocija vai sajūta. Žēlums ir sajūta, pēc tam tas izpaužās emocijā, un viņi ar to žēlošanu padara šo te bērnu vai vīrieti vājāku. Vai cilvēku, jebkuru. Tāpēc arī rodas palīdzēšana. Mēs palīdzam tad, kad mums ir žēl.
Mums ir žēl, tāpēc, ka mūsos ir trūkums. Mums ir bijis sevi kaut kad žēl bērnībā, un automātiski mēs gribam atdot kaut kādu parādu kaut kam, nezinot kam. Līdz ar to tādā veidā mēs padaram otru vājāku. Ja? Žēlojot citu un palīdzot citam, mēs otru cilvēkam padaram vājāku. Ne? Dabā neviens nevarētu izdzīvot, ja kāds kaut ko žēlotu. Nu, neviens nevarētu izdzīvot. Līdz ar to ir jāatbrīvojās no psiholoģiskās traumas un jāļauj bērniem dzīvot. Savādāk. Labrīt. Jāļauj bērniem dzīvot, jo savādāk nav variantu. Viņi būs nelaimīgi cilvēki, ja neļausim viņiem dzīvot. Tāpēc no šī žēluma ir jāatbrīvojās. Jo mums ir tā, ka mums bieži nāk jautājumi, ka, piemēram, man dēlam 28 gadi, un kā man viņam palīdzēt? Nekā. Viss. Vienīgā palīdzība beidz čakarēt cilvēkam prātu. Nelien viņa dzīvē. Viss viņš ir pieaudzis cilvēks. 18 gadi un vairāk viņš ir pieaudzis cilvēks. Un vēl citās kultūrās ir taisīti tādi, kā citās kultūrās ir taisa. Pirmām kārtām jautājums rodās, kā tad pareizi audzināt bērnus? Labrīt. Un pareizi audzināt bērnus mums ir ļoti vienkārši. Mums ir tā, ka ir kultūrās, kur līdz 5 gadiem bērnam atļauj pilnīgi visu, lai viņā iestatās sajūta, kad viņš šajā dzīvē varēs izdarīt pilnīgi visu. Nevis tīt autiņos, nevis teikt, ka nedrīkst, nekāp, neej, sasitīsies, noslīgsi, ielūzīsi un tā tālāk. Un tev jādara tā, sveicinies šitā, sveicinies tā un tā tālāk un tā joprojām. Viņiem tajā kultūrā tā audzina elite. Viņiem līdz 5 gadiem atļauj pilnīgi visu, viņi visu var darīt. Jebko, visu var darīt. Vispār nav vajag. Audzināšanās sākās 5+ gadi. Ja, 5+. Un tad, kad viņi izaug līdz šiem 18 gadiem, tad 18. gados viņiem taisa ceremoniju dēliņam vai meitai un uztaisa veselu ceremoniju ar to, ka jūs tagad esat pieauguši, mēs vecāki vairs nelīdīsim jūsu dzīvē vispār, jūs varat pieņemt savus lēmumus, jūs varat darīt pilnīgi visu, un jūs neesat mums parādā. Tātad es esmu pieaudzis cilvēks kā vecāks, un šis bērns arī kā pieaudzis cilvēks. Mēs runājam vienkārši kā pieauguši cilvēki, kā partneri. Visu. Un jo ātrāk mēs šito te fīču ieviesīsim, jo ātrāk cilvēks sapratīs. Bet mums bija visotrādāk. Mums pateica, ietina autiņos un pateica, ka tu nedrīkst dzīvot. Būtībā izveidoja tādu kā fobiju uz dzīvi. Un ja dziļākā izpratnē mēs skatāmies par šo te pasauli, un tieši par Latviju, latviešiem ir fobija uz dzīvi, jo jebkuras bailes, labrīt, jebkuras bailes ir fobija uz dzīvi. Tātad liela, milzīga fobija uz dzīvi. Tātad bailes nedarīt, fobija uz dzīvi. Kaunēties par sevi, fobiju uz dzīvi, ja? Izjūst vainas sajūtu par savām rīcībām, ko kādreiz esmu darījis vai nedarījis, atkal fobiju uz dzīvi. Bērns ir maz pieaugušais. Jā, bērns ir cilvēks. Bērns ir cilvēks un mums, kā kaut kādā atceros vienā grāmatā ir rakstīts, kad viņš ir atnācis, viņš ir ciemiņš līdz 18 gadiem. Tad būtībā mēs sevi šitā varam testēt. Ja, piemēram, pie maniem tagad man vēl sīki augšā guļ. Abi divi. Vakar mēs ļāvām spēlēties un darīt, cik ilgi viena grib. Bet ja man tagad atnāktu, piemēram, bērns lejā, es viņam neteiktu, kurš stop man ir laivs. Tāpēc, ka man primāri, tas, ko es jums visiem iesaku, man primāri ir bērns primārais. Man pilnīgi vienalga, ko jūs visi domājat. Man bērns būs svarīgāks. Bet kā mūs audzināja. Mums bija svarīgi, ka kaimiņš ir svarīgāks, svešais cilvēks ir svarīgāks, ciemiņš ir svarīgāks, skolotājs ir svarīgāks, visi ir svarīgāki. Mans bērns nav tik svarīgs. Un līdz ar to, caur to ieplūst viņā iekšā emocija, ka viņš ir nekas. Un kā jūs domājat, no kurienes ir rodās mazvērtības kompleksi? Ja? No kurienes rodās? Nē, mēs neesam no Rīgas. Mēs netālu no Tērvetes, mums ir lauku māja, mums ir teritorija, mums apkārt ir hektārs, mums apkārt ir mešs, mums ir kamīns rekodāk, mums ir mūsu tāda ilūzija, mēs esam uzradījuši kaut ko tādu, un tāpēc ir svarīgi runāt par veiksmi, kā to visu sanāk, kā tu vari dabūt māju no nulles, neviens tev nav palīdzējis, neviens vecāks nav bagāts, un no šitā te visa uztaisīja tā, ka tev ir māja vērtībā uz 300 000, un kā to vispār izdarīt? Vienīgā atslēga ir šeit. Vienīgā atslēga. Čau, meitiņ, labrīt! Tu pamodies? Maris vēl guļ? Nezinu. Ok. Nu, lūk. Līdz ar to
Tagad mēs nonākam pie tā, ka es 16 gadus esmu strādājis pie tā, lai sakārtotu šīs lietas. Man meitai ir 7 gadi un puikam 10 gadi. Ja, un mēs ļaujam viņiem, mēs viņiem dod, tagad viņiem jau ir uztaisīta karte, viņiem uz kartes ir nauda. Un līdz ar to jādod viņiem laicīgi iespēja sajusties kā pieaugušajiem, ievērojot zināmas kaut kādas robežas. Labāk, lai viņi apdedzinās ar mazu naudiņu, nekā pieaugot. Tad, kad man pirmo reizi man naudu iedeva rokā, tad, kad man bija 15 gadi, kad man aizsūtīja uz Rīgu uz celtniecības koledžu. Vot pirmā reize, kad vispār man iedeva naudu rokā. Es mācēju viņu rīkoties, ņifigā es nemācēju viņu rīkoties. Nezināju, kas tas ir, ko ar to darīt un ko ar to iesākt. Un es iztērēju parasti naudu pirmdienā un visu nedēļu bija bez naudas. Nē, sieva jau strādā ar klientu savā telpā. Sieva jau strādā ar klientu. Mums tas zīmē klientu pieplūdums. Es tik vienkārši, kamēr tur ir kurinu kamīnus, tikmēr varētu tā kā parunāties, jā. Nu, lūk. Ok, tagad mēs visi domājam. Tagad ir tā, ka mums tagad ir jāsaprot, kā to prātu, kā to galvu, jā, paldies par eglīti, jā. Kā to galvas domāšanu sistēmu visu izmainīt. Un te ir smagākais. Pirmkārtām jāapzinās, ka visi pilnīgi jūs varat izmainīt savu domāšanu, kā rezultātā jūs pieprasīsiet visumam pilnīgi citu rezultātu vai citu pieprasījumu. Ja? Un, lai to varētu izdarīt, ir jāizmet ārā vecā domāšana vispār miskastē. Bet pašsaglabāšanās instinkts neļaus to izdarīt. To nevar izdarīt meditācijās, to nevar izdarīt nekādās praksēs, kurās jūs strādājat vieni paši ar sevīm. Jo prāts sevi nekad nesabotēs, tāpēc, ka tas nozīmē prātam nomiršanu kaut kādu. Dāvans vēl nav zem eglītes, to mēs tuvāk Ziemassvētkiem. Prāts sevi nekad nesabotēs, un prāts grib vienmēr izdzīvot. Tāpēc vajadzīga terapija, kuras rezultātā tiek noņemtas, izrautas ārā no jums pārliecības, kas jūs veda trūkumā, ciešanās vai pārliecības, kas neļauj iegūt kaut ko vairāk jūsu dzīvē. Labrīt, jau Ziemassvētku gaidīšana pilnā spārā. Precīzi. Es dzīvoju pēc principa, kurš gan cits, ja ne es, tas nozīmē viss, ko vēlos, ir paša rokās. Precīzi. Nu, lūk. Un vēl mēs varam iedzināties vēl pirms tam. Visu to, ko tu vēlies. Kā tu izdomāji, ka tu tieši to vēlies? Ja? Jo, ja mēs paskatāmies, mūsu vēlmes ir kāds parādījis. Mums parāda Instagramā, mums parāda citi, mums parāda kaut ko, ko mums vēlēties. Ko mēs gribētu. Ja? Ko mēs gribētu. Tāpēc tas sievietes ļoti daudz skatās Instagram un pēc tam dzer depresijas tabletes. Tāpēc, kad ierauga sieviete Balī, kaut kur Spānijā, Ēģiptē dzīvojās pa pusgadiem no vietas, man joprojām jāšķorē sniegs, piemēram. Ja? Un tad, kas notiek? Līdz ar to mēs sākam depresijā krist, liela daļa sievietes. Ja? Un tā tālāk. Ko viņi sāk darīt? Viņi sāk lasīt grāmatas, sāk sekot kaut kādiem guriem, kuri ir traumēti, kā likums viņi ir traumēti, un viņi ieraujās tajā iekšā vēl dziļāk. Cilvēks, kas pelna 1500, viņam nevar būt tāda pati domāšana, kā cilvēks, kas pelna regulāri 10 000. Ja? Viņiem ir dažādas apziņas, dažāda domāšana. Un tas, kas pelna, piemēram, 100 000 mēnesī, un tādi cilvēki arī ir Latvijā, viņiem nesakritīs domāšana ar tiem, kam ir 10 000. Līdz ar to tagad paceļās jautājums, kā iegūt šo te domāšanu? Instagram bildēs viss skaisti, bet kā realitāte neviens nezina visbiežāk nekā no tā. Precīzi, jā, precīzi. Uz Instagramām bieži vien šie te cilvēki apklusina savus bērnus, rāja savus bērnus, lai mēs varētu noķert momentu, kā būt mākslīgiem priekš citiem, ja, lai iegūtu. Līdz ar to ļoti liels fakes, ļoti liela melošana, ļoti liela kaut kāda, pie maniem nāk cilvēki ārstēties. Tāpēc, ka pie maniem jau vairāk kā 300 cilvēki, kuri ir bijuši, es redzu kāds ārprāts cilvēku galvās, kuru viņi neapzinās vispār, pilnībā. Nu, lūk. Jā, pa 3000 Latvijā ļoti grūti iztikt. Ļoti grūti iztikt. Jā, ja mēs runājam par eksistēšanu, paēst, samaksāt rēķinus, ieliet degvielu, nopirkt riepas un tā tālāk un tā joprojām, un varbūt saspiest sevi, sažņaukt ciksnas un aizbraukt vienreiz gadā uz Ēģipti, tad iespējams to var atļauties, bet tā ir eksistēšana, tā nav dzīvošana vispār. Tā ir eksistēšana. Es vedu cilvēku apziņas uz tādu apziņu, lai cilvēki sāktu dzīvot, lai cilvēki sagribētu dzīvot, lai cilvēki saprastu, kas ir viņu patiesās vēlmes. Mums ir pilnīgs klusums, totālā ārā stāv sniegs, baļļa, dīķis, koki, stirnas,
lapsas. Mēs visi redzam citos cilvēkos problēmu. Mēs visi redzam. Bet mums ir jāpaskatās uz sevi. Tātad, kādas tev konkrēti ir attiecības, piemēram, ar partneriem, ar sievietēm, ar darba kolēģiem vai kaut kā tālu. Cik tev ir finanses? Ja tev ir finanses tādā pašā līmenī kā 90% no Latvijas, tādā pašā līmenī, tad ieteiktu labāk nelīst pie šiem te prātiem. Tu neko vairāk neiedos viņam. Ja? Jāsaprot, uz kurieni šos cilvēkus vest. Man ir izpratne, kā pelnīt 10 000 un vairāk pēdējos 10 gadus kā minimums. Šeit pat Latvijā visu oficiāli man ir šī te domāšana. Tāpēc liela daļa bieži man vien čatos raksta, ka viņi nesaprot, par ko es runāju. Jā, loģiski, ja viņš pelna 1500, jā, tad viņš nesapratīs, ko es runāju, jo es nepelnu 1500. Vai ne? Tā realitāte bija man 20 gadus atpakaļ, kad es pelnīju tādu summu. Līdz ar to es pilnīgi saprotu, kā tas ir, kad es strādāju kafejnīcā kā trauku mazgātājs. Pirmā darba vieta es biju trauku mazgātājs molā, kad vēl mols bija sākotnējais mols, kaut kā 25 gadi atpakaļ, kad man bija 19 gadi. Es strādāju kā trauku mazgātājs. Līdz ar to es pilnīgi zinu, kā tas viss notiekās. Bet tagad man ir bijuši jau uzņēmumi, man ir bijuši tas vispārējais, un visu nosaka prāta un apziņa. Jā, prāts un apziņa. Un attiecības. Jo ir daudz krāpnieku, visi saklausījusies, un tagad ir kauči. Precīzi. Un ir vairāki, kas iziet kauča kursus. Un viņi cenšas palīdzēt citiem, bet viņi vēl sevi nav izglābuši. Viņa dzīve vēl klibo, nav ne māja, nav ne attiecības, nekas nav. Nav nekas. Tas tāpat kā uzturas speciālists, kurš izmēros 2x2 tāds vienkārši mamuts, viņš ir uzturas speciālists. Ja? Lai palīdzētu citiem, pirms tam jāizdara darbiņš. Jābūt veiksmīgiem biznesiem, jābūt apziņas stāvoklim par ienākumiem, jādzīvo sapņu mājā, sapņu vietā. Tajā brīdī man ir viegli vest citus cilvēkus uz šo te mērķi. Jā. Un kā arī psihologi pārsvarā rodās. Psihologi, tātad ir tāds teiciens, traumas padara mūs par to, kas mēs esam. Batman filmā viņš bija bērnībā traumēts, kas lika viņam kļūt par supervaronu. Tas nozīmē to, ka visi pilnīgi, arī, teiksim, māmiņas, kuras nav saņēmušas mīlestību bērnībā, tagad pārlieku mīl savus bērnus, pārlieku žēlo un pārlieku nodrošina tādu te drošību, kad sīkais pat nopirsties nevar normāli. Ja? Un tā tālāk. Līdz ar to psihologi ir kļuvuši par psihologiem, jo viņi gribēja tikt galā un saprast sevi un iziet savas traumas. Tāpēc viņi ir aizgājuši uz skolām, kur viņiem vēl vairāk iestatīja, kā piešķirt kādam, uz kādu diagnozu izrakstīt kādas tabletītes, un tā tālāk un tā joprojām. Un vienīgais, ko viņi dara, viņi sēž un klausās, kā pacients stāsta, ko runā, un tā tālāk un tā joprojām. Un tā nav terapija, tā ir psiholoģija. Ja? Terapija tad, kad mēs reāli ņemam, mainam apziņu. Ja? Tas ir tas, ko es daru. Bet psihologs, viņš nav ticis galā ar savām problēmām vispār. Viņš nav ticis galā. Viņam ir problēmas. Vienīgais, ko viņš klientam pasaka, vecīt, viss kārtībā, paņem pozitīvas domāšanas grāmatas, ja? Paņem kaut kādas tabletes un tā tālāk un tā joprojām. Ej mājās pie sievas un atpūties. Kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka viņa dzīve ir pašam pizģēts totālākā. Jūs taču nezināt, kā viņam ir attiecības. Jūs zināt to fasādi, bet realitātē, kādas viņam ir attiecības, jūs nezināt. Ja? Un nezināsiet. Līdz ar to cilvēks, kurš jūt iekšā naidu, agresiju, aizvainojumu tā tālāk, viņš emocionāli grib izšķaidīt visu pasauli, viņam iedod tabletītes un pozitīvas domāšanas grāmatas, viņš vienkārši atnāk mājā un vienkārši jūtās vienkārši, ko tiešām? Tātad viņš nezina, kā no tā tikt vaļā. Prātu es sev laboju ar pozitīvu domāšanu un Dieva ceļu. Līdz ar to es gribu jums ļoti svarīgi pateikt, pozitīva domāšana ir ilūzija, kurā jūs esat iekrituši. Piemēram, reku, man ir ūdens, ja? Ūdens. Starp citu, es iegādājos iekārtu, kura var izveidot pH 11 ūdeni ar speciālām titāna plāksnēm, tā ļoti dziedniecisks ūdens. Nu, lūk, šī glāze ar ūdeni man nav pozitīvi jādomā, viņa man ir šeit rokās. Rotiet? Kā es to darīju? Es radīju sevī vērtību, nopelnīju naudu, iedevu citiem to vērtību, nopelnīju naudu, nopirku iekārti. Man nebija pozitīvi jādomā. Man bija jābūt reālam tādam, kāds es esmu. Un viss. Pozitīva domāšana ir ilūzija. Jūs nevarat ar savu pozitīvo domāšanu skriet pāri. Latviešiem tas teiciens liku bēdu zem akmeņu, pāri gāja dziedādams. Un tur ir tā trauma. Tātad
iekšēji tā bēda, tā baile, tā emocija sēž iekšā cilvēkā, un viņa ir daļa no fokusa, kura visu laiku jūsos ir. Un šī te emocija realitātē traucē virzīties uz priekšu. Viņa iekšēji tur grauž, aizvainojums, naids, agresija un tā tālāk. Līdz ar to, kamēr jūs staipīsiet čakras pa savām šitām te visām dzīvokļiem, kamēr jūs dedzināsiet čekus un attiecīgā datumā, kamēr jūs iesiet pie tarologiem, astrologiem un šitiem te visiem, kuri paši ir nelaimīgi cilvēki, tikmēr jūs nekad mūžā neiegūsiet to, ko jūs gribat. Ja, un tie vēl, kas liek attiecīgi sarkanos makos, zvīņas makā, to visu dara ubagi, to visu dara trūkuma cietēji. Tas viss ir no trūkuma. To visu bagāti cilvēki vispār nedara. Vispār nedara to. Viņi pat nedomā par tādām lietām. Viņi vienkārši izdomā, kā būt noderīgi šajā te vidē. Kā es varu būt noderīgs. Viss. Tas trauku mazgātājs, tur jau tālāk man bija apģērba veikals, kurā es pastrādāju gadu, pēc tam man bija ceļa būvis kaut kāds šitas te, pēc tam vēl kaut kādi darbi, un tālāk es vienā brīdī izdomāju, bļāviens, es taisīšu vaļā firmu. Toreiz man bija jāsaskrāpē kaut kādi 2000 lati tajā laikā, un es taisīju vaļā firmu. Firma sāka nodarboties ar celtniecības lietām, tā kā es biju celtniecību mācījos, un tādā veidā no celtniecības totālās nulles, no pilnīgi nekā, pamazam kripatiņai, es uzradīju uzņēmumu, kurš joprojām tagad strādā. Uzņēmums ir Zemgales būvservis, un pēdējos gados es apgrozīju $1,5 miljonu tajā uzņēmumā. No totālās nulles. Līdz ar to, savā ziņā manā uzņēmumā man trūka cilvēks, kurš man pastāsta šīs te lietas, kuras es tagad pārzinu. Ja man kāds būtu pastāstījis, pamācījis vai pastrādājis ar manu apziņu, tad droši vien es nebūtu apgrozījis $1,5 miljonu 16 gadā, bet noteikti 7 līdz 10 miljonus kā minimums. Es 8 gadus uzņēmuma laikā mocījos ar savu to, sauksim tā, iekšējo bomzi, kurš bija ielikts pilnīgi visiem mūsu Latvijas vidē. Tas ir postsavienības mantojums, kas ir ielikts visos. Viss ir no trūkuma. Uz darbu jāiet tāpēc, ka trūks. Jādara tas, jo trūks. Viss ir no trūkuma. Viss emocionāli ir no trūkuma. Visu, ko mēs darām, ir tāpēc, ka mums nebūs. Un tā ir iekšējā sajūta. Līdz ar to šī sajūta manifestē to, ka tev beigās nav. Tev vienkārši beigās nav. Tu vienkārši nonulējies visu laiku, un kas to izdara tavs fokus, ja tu manifestē pats to, ko tu vēlies. Atgādinu, ka mēs esam radītāji, kuri manifestē savā dzīvē visu to, ko mēs gribam. Tas, kas jūsu tagadējā dzīvē, jūs to esat manifestējuši. Jūs esat manifestējuši to, kas jums tagad ir. Ja? Attiecības. Tas ir indikators. Paskatieties uz attiecībām. Kā jūs jūtaties savās attiecībās? Ja? Vai jums ir attiecības tādas, ka jūs varat viegli runāt ar otru cilvēku, būdams tāds, kāds jūs patiesi esat? Vai jūs varat izrunāt līdz galam lietas, vai paliek kaut kāds nenoklusēts lietas? Vai nav tā, ka jūs esat tirāns vai savā ziņā upuris, vai ne? Un vēl daudz, vai jums ir tā, ka jums ir jāmeklē pietiekoši labs moments, lai ar otra pusī parunātu? Piemēram, ja tāds ir, tad ir galvā ārprāts. Ja? Jums ir destruktīvas attiecības, kuras ir ļoti ātri, un tas ir pirmais, ar ko jāsāk. Jo jūs to savu apziņas formu esat ieguvuši bērnībā, balstoties uz to, ko jūs esat jutuši vai piedzīvojuši ar saviem vecākiem. Taisnība daudz krāpnieku, daudz speciālistu vārda ciena. Precīzi, tieši tā. Cilvēki ir apjukuši. Tāpēc es jums teikšu tā, ja jūs gribat doties pie speciālista, kas jums var mentāli palīdzēt, paskatieties, kāda ir viņam dzīve. Paskatieties, ar kādu mašīnu viņš brauc, kādas viņam ir attiecības, kur viņš dzīvo, ir kredīti, nav kredīti, cik viņš pelna, kā viņš atpūšās un tā tālāk un tā joprojām. Ja tas viss ir krietni 10 reizes augstāk par jūsu līmeni, tad jūs viņu varat pielaist pie savām smadzenēm. Ja tas viss nav, tas viss ir fakes, ilūzija. Un tas tie cilvēki, viņi jau dalās ar savu pieredzi un ar saviem, piemēram, cilvēks, kurš pelna 2000, noteikti tev stāstīs, kādu grāmatiņu tev izlasīt, kur tev jāiet, kas tev ir jādara, tā tālāk, tā joprojām. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka šos cilvēkus nedrīkst pielaist pie savām smadzenēm. Labāk būt tāds, kurš ir tu pats, jo tirāns vai upuris nav tava patiesā būtība. Ja tu nometīsi to tirāna lomu vai upura lomu, tad tu iegūsi zināšanas, kas tu patiesībā esi. Kas ir tavs aicinājums? Aicinājums ir tas, kas bija pirms tavas dzimšanas un būs pēc tavas miršanas. Tas ir lielais aicinājums, tavs dvēseles ceļš. Un šajā dzīvē ir kaut kas jāpanāk, lai kaut ko tam līdzīgu izdarītu.
Labrīt, labrīt. Tas pats, kas iet pie rasna dietologa, precīzi. Ja jūs klausaties cilvēkus, kuriem nav, vienalga, cik viņi gudri. Es zinu cilvēki, kur izsakās nenormāli, viņi zina par visu, viņi zina visu, bet viņi nepelna vairāk kā 2. Viņi zina, kā čakras staipīt, viņi zina, kā visu kaut ko darīt, bet realitātē viņi nav atraduši laimes formulu. Tupa viņi ir ietekmējušies no apkārtējā viedokļa Latvijas sabiedrības un nav spējuši emocionāli no tā iziet ārā. Un viss. Viņi grib no citiem cilvēkiem ņemt par to naudu, par ko? Par to, ka viņi neaizvedīs līdz augstākajam līmenim, tad priekš kā viņi vispār vajadzīgi ir. No sākuma sakārto savas attiecības, uzcel kādas 2-3 mājas bez kredīta, tātad nopelni 10 un plus, uztaisa biznesu veiksmīgi, visi strādājuši. Tad, kad tev tas viss būs, tad droši vari palīdzēt citiem cilvēkiem. Ātrāk tad nedrīkst līdz pie cilvēka galvām. Būtībā 20 minūšu laikā atrodam saknes emociju viņa bērnībā iekšā. Es ar savām zemapziņas metodēm, kas ir hipnoterapija, kas ir regresija, kas ir piedošanas prakses, kas ir viss. Šīs metodas es esmu pārņēmis no miljonāriem, kas ir Miami, bet līdz ar to viņas perfekti strādā. Un līdz ar to izmainot šīs ticības, sāk mainīties šī dzīve. Ja? Jo vienīgais, kāpēc cilvēkam nav naudas, ir tikai vienīgi viņa pārliecības, viņa galvā. Vienīgais. Nekas cits nemēdz būt. Nevis tāpēc, ka tu esi slikts vai tev rokas neaug no pareizās vietas, bet tikai tas, kas ir galvā. Pārliecības. Ja, pārliecības. Un jūs ar esošajām pārliecībām nevarat sasniegt jaunas finanses mērķus. Tas ir pirmais. Ja šajā glāzē ir sūdi peldi, ja, mums pa priekšu tie sūdi jādabūna ārā. Mēs nevaram uz sūdiem uzliet kaut kādu jaunu informāciju. Tāpēc arī ir simtiem grāmatu, kā miljonāri iesaka domāt un ko darīt un kā domāt. Bet kamēr glāzē ir sūdi šeit iekšā, tikmēr šī domāšana, šī uztvere tiek ir ar mūsu apziņu sakropļota, piesātināta ar neveiksmēm, piesātināta ar neticību. Ja? Un jebko, kam tu netici, tev tas vienkārši neizdosies. Nesanāks. Ja tu netici, ka tu vari dzīvot tādā mājā, tad tu viņā nekad nedzīvosi. Ja tu netici, ka tu nopļausi zāli Mauriņu, tad tu viņu nekad nenopļausi. Jebkurā lietā, kur mēs ejam iekšā ar neticību, mēs viņu nedabūnam. Un šī ir tā lieta, ko Latvijas sabiedrība ir pārņēmusi. Lielākā daļa dara visu tāpēc, ka viņi netic, un tāpēc, ka viņi netic, viņi baidās, ka neizdosies. Un tā kā viņi baidās, ka viņiem neizdosies, viņi pelna attiecīgos rezultātus. Attiecīgi rezultāti ir viņa dzīvē. Un vairāk viņiem nebūs. Vairāk. Labrīt. Jā, precīzi. Par dietologu un meditāciju ir interesanti. Smadzenes ir kā kompjuters, kādu programmu ieliks tā arī. Jā, precīzi. Mūsu prāts ir lielākais kvanta dators, kur ir zemapziņa, kas ir lielākais regulējošais. Zemapziņa regulē jūsu dzīvi. Prāts neregulē jūsu dzīvi. Prāts ir izpildītājs. Ja jūs varētu ar prātu izdarīt visu, jūs šodien būtu miljonāri. Tādēļ mēs saprotam, ka mums prāts ir tikai instruments. Jāmaina ir sajūta pasaule, kas ir zemapziņa. Zemapziņā ir vēl pa vidu bezapziņa. Tas ir izeja uz visumu. Līdz ar to mums ir tik milzīgs kvanta dators, bet problēma ir tā, kad mēs to datoru izmantojam ar 0,0005%. Tas tāpat kā mēs nopērkam datoru, mēs mākam viņu ieslēgt, ieiet internetā, atvērt Exceli un kaut ko vēl drusku, pa lielam tas ir 0,005%. Visu pārējo mēs neizmantojam, jo mēs nezinām, kā to izdarīt. Bet arī pašā laikā mēs domājam par sevi, kad mēs esam visgudrākie. Lielākā daļa sabiedrības, viņiem kronis galvā ir pienaglots ar galvām. Viņš ir tik liels, kad mēs zinām vislabāk, mēs esam viskrutākie un tā tālāk un tā joprojām. Lai kaut ko mainītu sevī, pirmām kārtām jānorauj tas kronis no galvas un jāsāk atmaskot sevi. Jāsāk atrast sevī kļūdas katrā no situācijām, kur es šauju greizi. Nevis pētīt, kā citi dzīvo, kā citi nepareizi dara, bet sāk pētīt sevi. Un to mēs varam izdarīt ar savām izjūtām. Ja jūsu izjūtas kaut kādā situācijā ir negatīvas, jums ir tas jāpiefiksē un jātiek vaļā no šīs sajūtas. Un mūsdienās ir metodas, kā to izdarīt, jo šī sajūta jūs ved vai nu uz bagātību, vai nu uz nabadzību. Un jums ir jāizvēlās. Tātad jūsos iekšā sēž resursi, vai jūs sevī barosiet balto, teiksim, suni, kas ir jūsos, vai melno suni, kā gribat.
Liela daļa skatās, kas notiek Ukrainā, kas notiek ziņās, kas notiek Facebookā, kas notiek ārpus kaut kur, lasa visu kaut kur, tik ļoti aizraujās ar citu dzīvēm, un viņi sāk barot neapzināti citu cilvēku realitātes. Viņiem nav pat savas realitātes vispār. Vienīgais, ko viņi dara, viņi skatās, ko citi dara. Un kā citi dzīvo. Un visu. Tāpēc, ka pirmām kārtām nauda, ja jums maksā, jūs radat kaut kādu vērtību. Jo vairāk cilvēki Latvijā sāks pelnīt, jo vērtīgāk viņi kļūs. Jo vairāk augs ekonomika, labklājība, tā. Tas ir viens. Otrām kārtām. Kāpēc cilvēki ir izdomājuši, ka viņam jāpelna 1,5 vai 2,000, un kāpēc viņi pie tā ir palikuši? Kas to nosaka? Un te mēs atnākam. Atkal apkārtējais viedoklis. Tātad iekšējais bombzes cilvēkos ir tik ļoti iekšēji iesakņojies. Un problēma ir tāda, ka ar to nodarbojās vairākums. Izlaidīs kaķīt ārā? Un to nodarbojās vairākums. Tātad viens otram pēc savas rezonances pasaka, vecīt, viss kārtībā, es arī pelnu 2, to arī pelnu 2, kroč, mēs kaut kā iztiksim, kaut kā, paši stīrīsim sniegu, paši remontēsim māju, paši esam santehniķi, paši esam elektriķi un tā tālāk, no tā joprojām. Mums tikai būs jāpiecieš, ka mūsu sievas zāģē mūs par to. Ja? Ka mūsu sieva zāģē par to, ka mēs, piemēram, maz pelnam, ka mēs nevaram atļauties elementāri vienreiz gadā aizbraukt normāli uz atvaļinājumu, jo regulāri pietrūks nauda. Ja? Un, ja pietrūks nauda, tas izraisa negatīvas sajūtas sevī, ģimenē un bērnos. Līdz ar to es esmu pret negatīvismu. Lai mēs to varētu izdarīt, nevis nav jāmeditē un jāiet ilūzijā, bet jārada sevī vērtību un jānopelna nauda. Visas smukās mājas, ko jūs redzat apkārt, to panāca cilvēki, kuri paņēma un viņus uzcēla. Nevis meditēja, staipīja čakras, lika zvīņas makā, dedzināja čekus. Tā ir visa vienkārši bombžu sindroms. To iemācīja darīt visu no trūkuma. Skaisti eglīti, paldies. Jā, tā. Gribas viegli pelnīt, nevis mokās. Jā, gribas to visu, gribas viegli. Līdz ar to šeit ir jāuzdod jautājums. Ja tas būtu viegli, tā kā ezotēriķi to grib, tad visiem tie miljoni ietu caur sakņa čakru rakam pozā iekšā. Un viņi būtu. Un jūs Forbes žurnālos skatītos uz astrologiem, jūs skatītos uz meditētājiem, ezotēriķiem un tarologiem. Tur būtu kā minimums viņi. Visi. Bet tur neskapēc ir baņķieri. Tātad, kāpēc tā? Kāpēc visums to visu tā ir izdarījis? Un te mēs arī nonākam pie tā, ka tas viss nestrādā. Viss šitas te nestrādā. Cilvēkiem ir samainītas uztveres. Ja mēs uzdodam jautājumu, vai šajā te vietā būs viegli? Nē, nebūs viegli. Nebūs viegli. Bet ja jūs zināt precīzi, ja jums ir instrumenti, kā veiksmīgie uzņēmēji vairākās paaudzēs ir izveidojuši programmu, kas palīdz uztaisīt ātri uzņēmumu un nopelnīt ātrāk, tas nozīmē, jūs zināt, kā salikt riteni pareizi, tad jūs to uzņēmumu vai savu darbību panāksiet ātrāk. Nevis tā kā es cīnījos 8 gadi, kamēr šīm labirintam izgāja cauri un nepelnīju, un biju tuvu tam, kad mēs visu pie malas, regulāri, vai ne? Tāpēc ļoti svarīgi ir realitātei saprast, ka nebūs viegli, bet jūs to varat izdarīt. Jūs to varat izdarīt. Ja? Jūs to varat izdarīt. Meditētāji grib visu viegli, tāpēc viņam nekad nebūs laime, bagātība un normālas attiecības. Viņi grib visu viegli. Ja? Šeit nav viegli. Šeit dzīve ir priekš varoņiem. Un vīrieša atbildība un uzdevums nodrošināt finanses mājā, kā teikt, tas bija vairāk kaut kādās valstīs, ka vīrieša uzdevums ir pabarot emocionāli sievu, lai viņa var emocionāli pabarot savus bērnus. Ja jūsu sieva ir neapmierināta, tas nozīmē, ka jūs neesat uzdevuma augstumos. Ja? Viņš ar vārdiem ielien zemapziņā, un jūs atdosiet lielu naudu. Viņš ar vārdiem ielien zemapziņā. Beidzot kāds heiteris uzradies. Man patīk heiteri. Atstrādāta krāpšanas schēma. Ok, super, ļoti labi. Tu varbūt gribi pieslēgties, mēs varam parunāt par to, kā es tagad runājot tevi apkrāpšu. Līdz ar to šie cilvēki propagandē to, lai jūs visi bez izņēmuma paliktu par ubagiem un turpinātu meditēt. Un neko negribētu no dzīves principā. Jo kā tas strādā? Jūsos iekšā ir sistēma, un šī sistēma strādā tā, kā jūs maksājat, tāpat jūs saņemat. Tā ir viena sistēma. Ja jūs žmiedzaties uz maksāšanu, jūs žmiedzat sevī ienākumus.
Ja jūs gribat nahaļavu, jums nebūs iekšā šitas te viss. Ja? Tā ir viena sistēma. Tad, kad es to sāku saprast uzņēmēju laikās, kad es sāku maksāt cilvēkiem, tad man sāka palielināties ienākumi. Tā ir viena sistēma. Ok, strādā pats ar sevi, nevienam nebūs jāmaksā. Kā jūs varat strādāt ar sevi? Pastāstiet. Kā jūs varat strādāt ar sevi? Es nezinu, un šobrīd nav neviena tāda sistēma, ka jūs strādājat ar sevi, varat panākt bagātību, prieku un laimi. Jā, jūs varat strādāt, jo ar sevi panākt vientulību, tos pašus ienākumus, regulāru nebraukšanu uz ārzemēm, regulāru un nesasniegt finansiālo brīvību. To jūs strādājot ar sevi varat panākt. Jā. Bet jūs jāsaprot, ka jūs esat, ja jūs atnākat uz vientuļas salas, jūs nevarat zināt, kāds jūs esat. Šeit ir spoguļošanas princips. Es ar savu to kad es pelnu naudu, es varu izspoguļot to emociju, kas jums traucē pelnīt. Jūs paši viņu nenoķersiet mūžā. Jūs varat 20 gadus staipīt čakras, jums nesanāks. Es varu izspoguļot ārā to, kas jums nav. Man ir, jums nav. Vai otrādāk. Jūsos ir, manī nav. Ja? Ja jūs runājat vienā līmenī ar cilvēkiem, kuri pelna vienā finansu līmenī, tad jūs arī nenoķersiet emociju. Līdz ar to turpiniet strādāt ar sevi, namastē, lai jums izdodas. Patiesība tieši tā. Es treidojos. Jā, cilvēkos ir emocija. Kāpēc cilvēki kļūst par investoriem? It sevišķi bomži. Tāpēc, kad pie manīm nedrīkst atrasties nauda. Man ir programma. Pie manīm nedrīkst atrasties nauda. Visa liekā nauda tiek ieguldīta kaut kur prom. Kripto, betons, dzīvokļi. Da jebkādā veidā man ir jāatbrīvojas no naudas. To izdara mans iekšējais bombs. Tā ir programma, kas sēž katrā no mums un regulē, cik pie tevim drīkstēs atrasties nauda. Jā? Es treidoju, un tā, treidot, jā. Viņa konsultācija maksā 50 eiro stundā, bet ja viņš uzzinās, kā strādāja ārzemē, tad 100 eiro stundā. Kur tu esi izrāvis tādu informāciju? Šogad manas konsultācijas ir bezmaksas, un tas ir aprakstīts manā mājaslapā. Tāpēc cilvēks propagandē kaut ko tādu, ko vispār viņš neiedomājas. Ja? Ir vienkārši čatā iegājis vienkārši dirsējs, kurš vispār nesaprot, ko viņš runā. Ja? Nepārbaudot, un tādā veidā rodās kaut kādas tie saucamā basņas no kaut kādiem idiotiem, kuri ielien čatā un sāk kaut ko runāt. Līdz ar to, ja jums nav ko darīt, ejiet meditēt, uztaisiet jogu, izstaipieties, un varbūt jums rītā atnāks nauda un laime. Es treidoju jau 3 gadus, ir lielākā brīvība, kāda jebkad. Kas priekš jums ir brīvība? Kas priekš jums ir brīvība? Ko nozīmē brīvība? Ja jūs klausaties šos cilvēkus, kas aicina jūs ieraut, tad viņi kļūst par mentoriem, lai jūs paliktu tajā esošajā līmenī, kurā jūs esat. Ja? Un ja jūs klausieties tādus cilvēkus, kuri aicina ekonomēt, žmiegties un baidīties no krāpniekiem, jūs manifestējat krāpniekus. Jūs manifestējat. Un šie cilvēki ir staigājoši vīrus uz kātiem. Briesmīgāks par Covidu. Kad var sākt pie teviem. Nākamā nedēļa ir vēl dažas konsultācijas reizes pieejams brīvs. Jūs varat ieiet mājaslapā veiksmesterapija.com. Tur ir pieejams, jā, kā jau teicu, bezmaksas konsultācijas. Tā, rekāds man draugs. Kotopakses. Okay. Cilvēks pievelk, no kā baidās precīzi. Tāpēc cilvēks, ja viņš baidās no krāpniekiem, uzskata visi par krāpniekiem, viņš to arī manifestēs. Ja cilvēks regulāri skatās, kas notiek Ukrainā, viņš to manifestē savā dzīvē. Kāpēc viņš skatās to, kas notiek Ukrainā? Tāpēc, kad viņā ir aizvainojums. Un aizvainojumu viņš ir saņēmis savā bērnībā, kad kāds viņu ir aizvainojis. Līdz ar to aizvainojums parasti pārauga agresijā, un agresija pārāk naidā. Līdz ar to, ja cilvēkā sēž šī emocija, viņam ir interesanti vērot, kas notiek Ukrainā. Ja? Viņš skatīsies, kas notiek Ukrainā. Ja? Viņam ir svarīgi skatīties, kas notiek Ukrainā, tāpēc, kad viņā sēž emocija. Līdz ar to, kamēr viņam sēž šī emocija ir paverdzinājusi viņa visu dzīvi. Šī emocija paverdzina visu viņa dzīvi, un viņš pat nenonāk pie tā, ko viņš patiesībā vēlas, kas viņš patiesībā ir bez aizvainojuma. Ja? Kas viņš patiesībā ir bez bailēm. Kas cilvēks tu konkrēti patiesībā esi bez vainas sajūtas, vai bez žēlošanas un glābšanas sajūtas. Cilvēki grib ļoti bieži glābt. Tā ir destruktīva emocija, žēlums, ar ko jūs otru padarat vājāku un sevi neapzināti stiprāku.
100% pilnīgi visi grib mainīt dzīvi. Okay. Tagad mēs nonākam pie tā, ka jūs uz tā, kas jūsu izpratnē ir izveidojies, to, ko leju pielādēja jūsu vecāki, sociums, bērndārs, skolotāji, universitātes un tā tālāk tā joprojām, tas viss ir jādabūna ārā. Tas viss ir jādabūna ārā. Ja? Un jo ātrāk, jo labāk. Tad, kad to visu dabūs ārā, tad arī sāksies mainīties dzīve. Jūs nevarat uz bērza saknēm izaudzēt ozolu. Ja? Tas nav vienkārši iespējams. Tāpēc tie cilvēki, kas meklē laimi, ja, viņi domā, ka laime kaut kur skraida, kaut kur kosmosā, kaut kur čakrās, kaut kur enerģijās, kaut kur smalkajā plānā, vai arī tūlīt mēs pāriesim uz 4 vai 5D apziņu un mums dabūs laime. Tā ir ilūzija priekš lohiem. Mums ir apkārtējā vide jāmaina, un tas, diemžēl, man prasīja sākt dzīvot vienam. Tev prasīja sākt dzīvot vienam emocija, ka tu nespēji izveidot attiecības. Šobrīd ir svarīgi šo atrunu izmainīt uz sevi, uz to, kad elementāri tu nebija spējīgs veidot attiecības. Un ja mēs skatāmies par attiecībām, vienmēr pirmās attiecības ir tās attiecības, kad jūs meklējat cilvēku, kas ir jums pazīstams pēc emocijām. To, kas ir pazīstams, jūs esat ieguvuši jau jūsu ģimenē, tātad vecākos, un tur parasti nav tas pats labākais piemērs. Jūs meklējat neapzināti pazīstams emocijas, un to sauc parasti par iemīlēšanos. Jūs iemīlēties, tāpēc, ka jūs sajūtat šīs sajūtas emocionāli, jūs sajūtat šīs sajūtas, ka tas ir tavs cilvēks, tas ir mans cilvēks, un tagad ir rozā brilles, un tā, un pēc tam 77% izšķirās. Tāpēc, kad kaut kas nesaliekās. Līdz ar to jums jāsaprot, jūs esat izauguši destruktīvās attiecībās un praktiski 95% no jums ir izauguši trūkumā. Nauda jākrāj melnai dienai un tā tālāk. No bagātie ir cūka, Šlesers ir cūka, Lembergs ir cūka. Vienmēr sakot, no visa ir jābaidās. Jūs esat izauguši tajā vidē. Tāpēc jūsos ir bloki uz dzīvi vai fobija uz dzīvošanu. Jo, ja jebkuras formas ir iekšā, piemēram, uzņēmēji, man taisīt uzņēmumu vai netaisīt uzņēmumu. Ok, es skatos apkārtējo vidas, ieraugu, kaimiņam nesanāca, čomam nesanāca, kādreiziem skolas biedram nesanāca, kādreiziem tam tur armijas biedram nesanāca. Es pieņemu lēmumu arī netaisīt. Tādēļ man ieslēdzās šaubas, kas pieņem manī lēmumu, ka es netaisīšu vaļā biznesu, jo es neticu sev. Ja? Tāpēc arī bieži vien cilvēki meklē partneris, jo viņi sev netic. Viņiem vajag pie kāda nobalstīties. Viņi reāli sev netic. Un neticība sev veidojās bērnībā. Un neticība, es varu izskaidrot, kā veidojās neticība. Apziņa saprot pilnīgi visu no mirkļa, kamēr jūs atrodaties mātes vēderā. Ja? Apziņa to saprot pilnīgi visu, perfekti viņi saprot to visu. Līdz ar to sanāk tā, ka ja vecākiem sliktas attiecības, tas jau ir pirmais veids, kad rodās neticība. Ja tēvs dzer un mamma viņu kontrolē un lamā, tātad ir drošība apdraudēta iekšējās sajūtās, jo tēvs ir tāds kā nauda vai drošība. Drošība ir tas pats, kas nauda. Ja es jūtos droši šajā vidē, es varu nopelnīt jebkuru naudu. Ja es jūtos nedroši šajā vidē, kas ir, es naudu nenopelnīšu. Līdz ar to tā ir tā fobija uz naudu. Un tas viss, šis salikums veidojās bērnībā. Tad, kad jums stāstīja, ka tu nevari, nelec, tev neizdosies, tu esi pa mazu. Visu šito, kamēr jums stāstīja, tikmēr jūsos leju pielādēja pārliecības, ka tu nedrīksti. Jums, piemēram, saklāts galds priekš ciemiņiem, bet mazie nedrīkst ēst vēl, tāpēc, ka mums tie ciemiņi ir svarīgāki. Un viņi neapzināti pieņem papilītei lēmumu, ka viņi ir nekas. Viņi ir nekas. Ja? Piemēram, kaimiņa viedoklis ir vienmēr svarīgāks, ko kaimiņš padomās par mani, vai kā mans bērns ir. Tātad cilvēki ir audzināti priekš sabiedrības. Līdz ar to šajā te laikā jums ir iespēja nopelnīt milzīgu naudu. Milzīgu naudu Latvijā. Tie, kas bija 90. gados, tie, kas bija gudrākie, un bija tas juku laiks, kad pārgāja no visas tā sistēma uz privāto sistēmu, gudrākie sagrābās tehniku, ēkas, zemes, ražotnes un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to izdarīja gudrākie apķērīgāk. Tie, kas to neizdarīja, viņi teica, kā viņi tā varēja, un kāpēc viņi nebija godīgi. Līdz ar to tagad notiek precīzi tas pats.
Cilvēki tagad mainās sistēmu uz to, ka cilvēkam ir jākļūst par kaut kādu vērtību, lai viņam maksātu. Lai viņš kļūtu par vērtību, viņam ir jātiek vaļā no jebkurām bailēm un no jebkuras mazvērtības kompleksa. No vispār jātiek vaļā no tā visa. Ja viņš no tā visa netiks vaļā, viņam nespīd normālas attiecības, viņam nespīd normāla dzīve. Un vienīgais, ko jūs teiksiet, kad kādreiz zāle bija zaļāka, vai ne? Man tagad ir tāda dzīve, kad man ir tik zaļa zāle kā nekad. Man nekad tik zaļa dzīve nav bijusi. Tieši tā, viss mūsos ir ieprogrammēts no ieņemšanas brīža, bet mēs varam savas programmas pārveidot. Jā, bet ne paši. Ne paši. Te tā lieta, kad paša hipnoze nav iespējama. Ja? Tur ir vajadzīgs speciālists, jo prāts sevi nesabotēs. Prātam ir aizsardzības mehānisms, jūs varat nomierināt savus dēmonus, jūs varat apskatīt viņus, jūs varat kaut ko varbūt saprast, bet vairāk jūs nekur tālāk netiksiet. Jūs netiksiet pie viņa izmainīšanas, tāpēc, ka tur tu pats sevi nevari tā kā, prātam tas nozīmē kaut kādu nomiršanu. Ja? Tieši tā. Klienti, kuri arī atnāk un domā, kāpēc viņiem tik pretīga un nepatīkama dzīve, kāpēc viņiem tas nepatīk, kāpēc tā tālāk. Un visbiežāk tas jau pēc 40, jo man ir arī klienti, kas ir 24 un tā gadi, bet tas ir ļoti pozitīvi, kad jaunā paudze attopās no šīm mūsu ieliktajām programmām ātrāk. Ja? Cilvēki attopās, ka viņiem nepatīkam dzīvi, un mēs nonākam pie tā, ka viņi, piemēram, ir pret viņiem ir ļoti nepatīkami izturējušies vecāki, vai viņi ir tīti autiņos, vai mamma ir baidījusies par drošību, jo sences dzer, un tā tālāk, un tā joprojām. Šie ir klasiskie iemesli, kādēļ jums šodien nav rezultāti. Tie, ko jūs gribat panākt savā dzīvē, kādēļ viņi nav. Ja? Esmu noguris no savas dzīves, man 39. Es to ļoti labi saprotu. Ja nogurums no dzīves, tas tāpēc, ka tu dzīvo ne savu dzīvi. Tu dzīvo ne savu dzīvi. Tu dzīvo citu, izveidot kaut kādu dzīves formulu, un zemapziņā ir ticība, ka tev jādzīvo tieši tā. Sieviete, auns par spīti visam, var daudz ko sasniegt, arī būdama viena. Jā, ko tas nozīmē daudz ko sasniegt? Jūs gribat pastāstīt, ka tagad jūs būsiet spēcīgāka par vīriešu, par spēcīgo, un tad jūs tagad skaldīsiet malku, būsiet kā buldozers un tā tālāk un tā joprojām. Jūs izdegsiet, tāpēc, ka jūs neesat sieviete. Sievietes uzdevums ir iedvesmot vīrieti, spēt šo vīrieti atrast pirmām kārtām priekš sevīm. Tā jau pirmā spēt izveidot attiecības, vai ne? Jo tikai vienīgi sieviete izlemj, ar ko veidot attiecības. Ja viņi atrod, man bija aizvakar konsultācija, atnāk sieviete, kāpēc man visu laiku viena idiota trāpās? Mēs nonākam pie tā, ka viņai bija destruktīva bērnība, un realitātē viņas mamma kaut ko sačakarēja ar savu vīru, tātad viņas tēvu, un viņā kā bērnā izveidojās šī ilūzija vai šī forma, kādam ir jābūt vīrietim. Un viņa visu laiku emocionāli piesaista tikai vienīgi tādus vīriešus, par kuriem viņai parūpēties. Tātad viņā sēž emocija, kuru var transformēt. Ja? Kuru var transformēt. Pilnīgi visas tās sajūtas, kas jums traucē, situācijas dzīvē, kas jums traucē, var transformēt. Ja? To var izmainīt. Tātad, ja jūs uzskatāt, ka jums nav vajadzīgi vīrieši, tad jūs sev sakat, ka man nav vajadzīgi cilvēki vispār. Es atgādinu, ka jūs šeit uz zemi esat atnākuši miedarboties ar citiem cilvēkiem, veidot attiecības. Pietiek, ka jūs tur augšā varat plivināties vieni paši, bez nosacījuma mīlestības stāvokli, jums nevienu nevajag. Jūs šeit uz zemes atnācāt miedarboties, ja lai jūs iepazītu sevi. Šeit notiek visur miedarbošanos. Puķi ar jums miedarbojās, kaķis ar jums miedarbojas, uguns ar jums miedarbojas. Un tāpēc jums ir maņas, un, piemēram, pat ārā sūda kaudze ar jums miedarbojas, un caur degunu nāk informācija, ka nēd mani. Vai ne? Un tie, kas to visus, un tiem, kam ir leju pielādēta pārliecība, es 100% apgalvoju, ka pusē no jums tāda ir, kad manipulācija ir slikta, tad jūs sev paši personīgi aizliedzat dzīvot. Manipulācija ir miedarbošanās. Visi runājot kaut ko velk uz savu realitāti. Es stāstot velku uz realitāti, kā jums būt laimīgiem, kā jums nopelnīt 10 000, kā to izdarīt pēc iespējas ātrākā veidā, balstoties uz to, kas mums šeit ir pieejams. Ja? Es manipulēju ar jums. Tad pašā laikā arī kaimiņš vai pazīstams manipulējot, stāstot kādas grāmatiņas lasīt, arī cilvēks, kurš ar jums kož kopā, dzer pudeli, jūs dzerat, viņi manipulē, lai jūs paliktu tur, kur jūs esat.
Visur ir manipulācija. Reklāma ir manipulācija. Pat savā laikā seriāls Bagātie arī raud, jo tā ir manipulācija ar jūsu apziņām, lai jūs domātu un negribētu kļūt bagātiem. Tāpēc jums uztaisīja priekš jums seriāliņu, lai jūs domātu tā. Vai ne? Nebūtu seriāls, jūs tik vienkārši tā varbūt nedomātu. Līdz ar to automātiski jums rāda, kā apstājās izaugsme. Apstājās izaugsme. Klasisks veids. Cilvēks sēž Hruščovkā, viņš caur ekrāniem saņem informāciju, kad ārā ir kari, kad ārpusē ir vardarbība, ārpusē ir daudz dažādas visādas problēmas, ārpusē ir trūkums, krīze un tā tālāk, un zemapziņā viņš sajūtas šajā vienstabas dzīvoklītī droši, un viss, un viņa komforts apstādinās viņa izaugsmi. Komforts ir kā dēmons, kas atņems tev izaugsmi, principā atņems izaugsmi. Un tad, kad jūs skatīsieties ārpus savas dzīves uz šo dzīvi, jūs sapratīsiet, ka jūs vispār neesat dzīvojuši. Jums nebūs par ko lepoties. Jūs būsiet iegrimuši iluzorā komfortā, un to būs ietekmējis apkārtējais viedoklis. Tie vīrieši 56 vēl normāli brīvi. Tā ir jūsos programma. Jūs domājat, kāpēc? Tātad visus cilvēkus, ko jūs dzīvē piesaistat, ir pēc rezonances. Un te uzmanīgi. Ja jūsos ir trauma, jūs pēc rezonances piesaistīsiet tos vīriešus, kuri jums liks ciest. Tie vīrieši, kuri neliks jums ciest, kuri spēj jums iedot mīlestību, uzmanību, naudu un tā tālāk, šie nav pēc rezonances jums interesējušie vīrieši. Precīzi tāpat kā divi čaļi sēž garāžā, dzer aliņu un sūkstās par savām sievām, kuras viņus zāģē vai nedod kaut ko ēst, viņiem ir rezonance, viņiem ir patīkami runāt savā starpā. Jūs pēc savas rezonances meklējat vīriešus, kuri liks jums ciest. Tādēļ es arī saku, ir jāmaina iekšējā sajūta pasauli, un man ir metodas, kā to izmainīt. Jūs izmainot sajūtu, atbrīvojoties no sajūtas, jūs piesaistat cita informācijas sistēmu, citu rezonanci, citu cilvēku, citu līmeni jūs piesaistat. Jums pēkšņi sāk kļūt interesanti cilvēki, kuri var par mani parūpēties, kuras var būt es pati, kuras var būt kā sieviete un tā tālāk un tā joprojām. Jūs paši to visu izvēlaties. Jūs domājat, ka tas ir tāpat kā uz ielas. Jūs uz ielas pamanāt tās mašīnas, kuras jums ir interesantas. No visām 1000 mašīnām jūs pamanīsiet tikai tās, kas jums ir interesantas. Arī šī sajūta un vīrieši, šī sajūta un partneris. Jūs pamanīsiet tos partnerus, kas jums ir pēc rezonances iespējami vai patīkami. Un līdz ar to, ja jūs sakat, ka visi vīrieši ir cūkas, tātad jūsos sēž sajūta, kura lika to visu izdarīt. Jūsos iekšā sēž sajūta, ka jūs piesaistījāt cilvēki, kur izrīkojas pret jums kā cūki. Tāpat arī partneri, tāpat arī biznesi, tāpat arī nauda. Jūsos sēž sajūta, kas izraisa jūsos fobiju uz naudu. Fobiju uz naudu. Jo labāk izprota dzīvi un cilvēkus, jo grūtāk dzīvot. Sāk viss nepatikt. Jā, pirmām kārtām, tas ir tas, kas notiek matriksā. Tad, kad jūs saprotat, kad jūs esat savus 45 gadus padirsuši, tad ir ļoti nepatīkami, kad izrādās, ka es biju pilnīgs idiots ar savām darbīšanām. Un tas ir nepatīkami. Tas tā kā matriksā. Tu piedzimsti, tev izrādās, ka tev ir vienkārši šokāts par to. Un tas ir tas, kas bieži man notiek arī terapijās, kad mēs izņemam ārā traumējošo sajūtu un pēc tam uz kaut kādām lielām 3, 4, 5 ir totāls depresija, jo apziņa un ķermenis saprot, kādu ārprātu es esmu veidojis pats savā dzīvē. Ja? Kādu es, un tas ir nepatīkami. Tas ir nepatīkami. Bet pēc tam tas viss nonāk, uzsūcās un tā tālāk izmainās. Tad ir cilvēki, kuriem rēpst galva, viņiem ir caurēji, pēc tam viņiem ir vemšana un tā tālāk un tā joprojām. Un pēc tam tad sākās tā reālā dzīve, kurā var lejupielādēt jaunās pārliecības un kā tad viņiem tagad vajadzētu pareizi dzīvot. Nevis kā viņiem, ko viņi redzējuši televizorā, bet kā viņiem personīgi pareizi dzīvot. Jums nonāk tas stāvoklis, kad jūs esat pirmām kārtām akceptējat sevi. Tas ir pirmām kārtām akceptējat sevi, un jūsu šīs sajūtas ved uz to jūsu izaugsmi, kur jūs beidzot varat kaifot par savu dzīvi. Un jūs visi esat to pelnījuši. Un vēl vairāk, es jums visiem ticu vairāk nekā jūs paši sev ticat. Jo es pats to visu esmu izdarījis savā dzīvē. Es to esmu izmainījis. Es taču arī esmu nācis no ģimenes, kur ir dzeršana, kur ir trūkums, kur viss tas te pārējais. Tāpēc, kad tas viss ir reāli izmainījums, bet mums ir jātiek vaļā pirmām kārtām no ezotērikas. Tam es arī esmu izgājis cauri un sapratis, ka tur tuneļa galā nav gaisma, tikai ilūzija. Ja? Tur jums pastāstīts, ejiet visi meditēt uz gaismu un tā tālāk. Ar gaismu ir ieslēguši dēmoni un mušas sprāksta šajā te lampā, kur devušās uz šo te gaismu. Jūs uzdodat jautājumu no tāda formulējuma. Kādēļ es, kā sieviete, neesmu interesanta šiem te vīriešiem?
Un jūs nonāksiet pie nepatīkamām atziņām, nevis, kad man tas vīrietis nav piemērots, bet kāpēc es neesmu piemērots tam vai tam vīrietim. Un tad nonāk pie atziņas, ka jums nāksies pieiet pie šī spoguļa, paskatīties, kāda jums ir frizūra, kāda jums ir seja, cik tonnas jūs sverat, un tā tālāk. Jūs nonāksiet pie nepatīkamām atziņām, kādēļ vīrieši grib no jums mukt kā no uguns projām. Līdz ar to jums jārada sevī kaut kā tā, kad jums jāizveido skala, piemēram, uz 10 ir kaut kāda modele, ja, teiksim, un 0 ir kaut kāda vecene, kur ir sver tonu un kur ir bez zobiem. Un jāieliek skalā, kur jūs sevi ierindot. Līdz ar to ar savu domu, omu ir jārada sevi tādu, ja, gan emocionāli, gan arī izskata ziņā, lai jūs būtu pieprasīta vai interesanta. Un to var izdarīt jebkurā vecumā. Un pirmais ir jāizmaina mūsu apziņas stāvoklis, kas liek. Jo es atgādinu, liekais svars veidojās bērnībā, kad jums stāsta, ka jūs neko nedrīkstat, ka tu nekas nebūsi, ka tev vīrieši, tev nekas nesanāks ar vīriešiem. To izdara bieži vien mammas. Mammas to izdara. Paši tuvākie cilvēki to izdara. Un jums tā stāsta, un kāpēc viņi to stāsta? Tāpēc, ka viņai pašai tas viss nav sanācis. Un līdz ar to augot zemapziņa veido aizsardzības formulu no pārējiem apkārtējiem ģimenēm, no apkārtējiem cilvēkiem, un jūs sevī sākat audzēt svaru, lai izvairītos no pārējiem cilvēkiem, lai jums neizdotos izveidot normālas attiecības. Tā ir fobija uz naudu, ko ieinstalēja jums tuvākie cilvēki. Un vienalga, kādas diētas jūs lietosiet, jums nekas nesanāks. Pirmais ir jāsakārto apziņa, jāatbrīvojās no šīs programmas. Atbrīvosieties no programmas, būs 100 reizes vieglāk sakārtot savu ķermeni ar attiecīgo ēšanas veidu. Piemēram, dzerot ūdeni, kam ir pH līmenis 11. Jā, katram savs stāsts. Ķipa bagāti arī raud. Nemēģina tik bagāti, tik un tā raudās. Precīzi. Un tā ir kodēšana. Tā, dargie draugi, tā ir hipnoterapija, tā ir kodēšana. Kāpēc pēc izaugsmes reizēm mēs nokrītam atpakaļ? Tāpēc, ka jūsu sajūta atrauj atpakaļ. To sauc atkats. Ja? Tas ir atkats, no kura nevajag baidīties. Ja jums ar skalpeli attaisa vaļā, izņem ārā emociju, šitam te visam ir jāpielāgojas visam pārējiem, un tas ir sāpīgi, tas ir nepatīkami. Esmu krietni apzargts ar īpašumiem, bet jātiek tālāk. Jā. Līdz ar to jums apzarga tāpēc, ka jūs gribējāt sevi spīdzināt. Tāpēc jūs pieļāvāt, ka jūs apzog. Kā tā emocija strādāt? Jūs kaut ko neparedzat, jūs kaut ko neievērojat, jūs nevarat ar savām emocijām noteikt, kur ir krāpnieki, kuri nav krāpnieki, un to visu izdara emocija, kas ir veidota bērnībā. Un no viņas ir jāatbrīvojas. Nepiekrīti, jūs pats vēl esat pusceļā, zināt, kas ir saulīt, es gribu jautāt, kas ir ceļa galā? Jūs domājat, ka Tony Robbins, kurš ir miljardieris un savāc veselas zāles ar cilvēkiem, viņš ir galā, vai viņam jau turpinās izaugsme? Visiem turpinās izaugsme. Viņa nekad neapstājās. Līdz pēdējiem elpas vilcienam turpinās cilvēku izaugsme. Līdz ar to mēs bērnībā sēdējām smilškastē, un mums bija interesanti spēlēties ar lāpstiņām, ar visiem šitiem te. Pēc tam augot tīņu vecumā mums vairs nebija interesanti ar to spēlēties. Savukārt, tad, kad mums pārgāja tīņu vecums, mums vairs izlaid ārā, jā. Mums vairs nav interesanti, mums interesantāk ir atrast darbu, kļūt pastāvīgiem. Pēc tam tas viss turpinās, bet neskapēc lielākā daļa cilvēku ir iestrēguši 2-3 tūkstoši līmenī. Kāpēc netiek kur turpinājums? Kāpēc jūs darat pāri savai dvēselē garam ķermenim, apstājoties šajā izaugsmē, saklausoties idiotiskas grāmatiņas un traumētus guru? Kāpēc jūs izdomājat, ka nauda ir slikta? Iedomājies, cilvēki iet 8 stundas uz darbu, pārdot savu laiku ķermeni kaut kam, un tad pašā laikā viņos ir pārliecība, ka nauda nav svarīgākais. Iedomājieties, cik slimam ir jābūt cilvēkam, lai to pateiktu vispār principā. Vīriešiem nepatīk gudras, zinošas sievietes, bet gan modelis un sacas. Un tā ir jūsu pārliecība, modelis un sacas. Līdz ar to tā ir jūsu pārliecība. Jūs sakat, ka visiem vīriešiem. Pēc saviem 300 klientiem vairāk es varu pateikt vienu. Cilvēki domā, ka visi vīrieši ir tādi balstoties uz saviem 5 vai 6 attiecībām dzīvē. Viņi domā, ka visi pārējie 4 miljārdi vīrieši ir tādi paši. Tā ir lielākā ilūzija, kāda vien ir iespējama. No 4-5 attiecībām tu izsacini, kad visi pārējie ar tādi būs. Saproti? Tā ir slimība. Tā ir galvā programma, kura jādabūna ārā.
Tādēļ vīriešiem nepatīk gudrs. Līdz ar to skaties, ko tu pasaki ar šo frāzi. Tātad, tu esi gudra. Okay. Tātad, kas tā ir par gudrību? Vai to, ka tu nespēji izveidot attiecības ar vīrieti, ir gudrība? Vai tā ir tā gudrība, ar kur tu tagad lepojies? Un vai zinoša sieviete, ko tu zini, ja tu nespēji izveidot attiecības ar vīrieti? Nespēji iedvesmot, atbalstīt, izvēlēties. Tad cik zinoša sieviete tu esi? Ja? Līdz ar to uzdod sev šos nepatīkamos jautājumus, pie spoguļa un pasaka, tātad, cik zinošais esmu, kad es elementāri nevaru izveidot attiecības? Vai cik gudra sieviete es esmu, kad no manīm mūk vīrieši kā no uguns? Kas es esmu? Kas es esmu? Tad, kad jūs sakārtojat šeit, jūs meklējat iespējas, kā sakārtot ķermeni. Nu, lūk. Tikai gejiem patīk gudras sievietes. Nu, ok, es uzskatu savu sievieti vai savu sievu par gudru sievieti. Es uzskatu par gudru. Bet, līdz ar to es veidoju attiecības un attiecīgi strādāju ar sevi, lai es būtu šajā pašā, vai, lai es būtu pietiekoši. Man ir interesanti. Saprot, jums ir sākumā attiecībās jāuzdod šie te neērtie jautājumi, jebkuram. Tātad, ja tu neesi gatavs runāt ar mani par mani interesējošām lietām, tad kas es priekš tevīm esmu jautājums? Jāuzdod. Katram no jums jāuzdod šie jautājumi. Kā ir iespējams, ka, piemēram, cilvēks saka, ka es negribu par to runāt? Kā tas vispār ir iespējams? Tādēļ tas nozīmē to, ka tu esi idiots, tu esi kretīns, es ar tevīm par to negribu runāt. Tas ir attiecībās 70%, kad cilvēks noslēdzās un negrib runāt. Nu, protiet, tas ir, tur ir vienkārši emocionāla kaite. Aizgaldā cūkas spēj izveidot attiecības. Pat cūkas cilvēki 77% šķirās. Jo viņi balstās, viņi saka, ka šis cilvēks neskapēc nav priekš manīm radīts. Šis cilvēks. Ja domāties, šis cilvēks nav priekš manīm radīts. Jautājums, kurš tad ir priekš jums radīts? Un vai vispār tāds ir? Un te mēs nonākam pie tā, ka nav neviens priekš jums radīts. Jums pašiem ir jāizveido attiecības. Tādas, kādas jūs vēlaties. Tāpēc, kad no visiem, piemēram, Latvijā 1,5 miljonus cilvēks, ja, katrs ir izaudzis savā realitātē. Katrs no cilvēkiem ir izaudzis kā savā ģimenē, viņam ir savas pārliecības, savas programmas un tā tālāk un tā joprojām. Līdz ar to satiekoties, jums abiem satiekoties šiem cilvēkiem, jums nevar būt gatavas pārliecības priekš viena un otra. Jums būs katram dažādi uzskati. Jūs varat domāt par kaut kādu vienu tēmu, bet šī tēma varētu būt laba vienam. Vīrietim tas var būt labi, sievietē tas būs slikti. Līdz ar to jums ir jāspēj saskaņot, izrunāt un izdiskutēt, vai šī lieta priekš jums abiem būs tomēr laba vai slikta. Lai jūs to izdarītu, jums ir jātiek vaļā no savām traumām. Un jāveido, lai jums viegli varētu plūst šī saruna. Ja jūsos sēž aizvainojums, piemēram, vīrietī, sēž aizvainojums, tad jūs ar šo aizvainojumu esat kā bērns, kurš uzskatīs, ka mani zāģē, ka mani sāpina, un es ko darīšu? Es aizstāvēšos, vai es vienmēr sakot tikai un vienīgi aizstāvēšos un ieslēgšos sevi. To izdara bērns. Tātad vīrietis pieaudzis, kurš iekritis, iestrēdzis 5-6 gados. Automātiski sanāk tā, ka šis te vīrietis ir kā staigājuši bērns. Jūs redzat pieaugušu vīrieti, viņam bārda, viņam sirmi mati, no tāda mati kā man. Bet viņš ir bērns. Tāpēc, kad pieaudzis vīrietis situāciju risina, tā ir atšķirība, situāciju risina pieaudzis vīrietis. Ja? Un viņš atrisinās to situāciju. Ja viņā sēž bērns un trauma, viņš aizvainosies, viņš nesamīļos sievieti, viņš nenomierinās sievieti, viņš neradīs sievietē drošību, un tā ir sabiedrības problēma. Ja? Tāpēc arī no bērnu pozīcijas bērniem arī netiek dot nauda. Ja? Viņiem nav nauda, viņiem nav biznesa, jo bērni nespēja vēl pagaidām ar to tik galā. Ja? Tāpēc visa tā ezotērika ir jāpaņem, šizotērika ir jāatmet malā, un nav tāda pašizaugsme vispār kā tāda. Ir viena lieta – pieaugšana. Viena lieta – pieaugšana. Jums ir jāpieaug kā cilvēkiem, kā vīriešiem, un jāizaug līdz tam, lai jūs varētu viegli veidot šīs te attiecības. Es neesmu gejs, bet gudras sievietes patīk. Jā, precīzi. Labdien! Pornofilmu skatīšanās no 12 gadu vecuma reāli čakarē attiecību veidošana. Jā, tā ir milzīga atkarība. Šī ir milzīga atkarība, tāpēc, ka tas ir vieglāk un tā tālāk un tā joprojām. Iekšēji bērnu pozīcija, jo man ir grūti ar sievieti šito te visu darīt. Un kā tas var veidot attiecības? Iedomājieties, vīrietis izdomā ieslēgt, atvērt vaļā kompi, izdarīt visas tās lietas, jo viņam ir grūti ar sievieti to visu darīt. Kā lai sieviete to uztver? Tātad, kā lai sieviete to uztver? Tāpēc līdz ar to šie cilvēki parasti ir bērna lomā,
Ja, un viņos ir emocija aizvainojuma formā. Viņiem ir grūti veidot attiecības no šīs formas. Tā ir emocionāla trauma, un lai šo traumu varētu apkalpot, tad šajā vidē ir porno un viss. Lai izveidot attiecības, jums ir jāatmasko sevi pašu, jāatmasko sevi, savi netikumi, savas traumas, un šīs traumas ir jāatrisina. Un tagad ir instrumenti, kā to atrisināt. Ja reiz cūks aizgaldā veido labāk, tad sanāk, ka intelekts traucē attiecībām. Dabas spēks. Intelekts traucē attiecībām. Jā, man bija aizvakar vīrietis ar 3 augstākajām izglītībām, visa dzīve pilnīgā pakaļā, viņš jau ir attiecības, vispār ne attiecības, ne naudas, viņam 3 augstākās. Tātad attīstot intelektu, viņš iebrauc vēl lielākā dirsā. Dzīve nestrādā. Es varu, tātad man augstākā izglītība nav, man ir māja, man ir īpašumi uz vairāk kā 500 000, man nav kredīta, tātad kurš šajā teiksim, gadījumā ir idiots? Kurš ir idiots? Tas, kurš ir 3 augstskolas, un kāpēc cilvēki izdomā iet iekšā augstskolā, vai, piemēram, man viena augstskola ir, tad iešu vēl vienu augstāko izglītību, tāpēc, kad viņi grib novelt atbildību šo augstskolu. Viņi grib novelt, un tāpēc viņi ir gatavi mācīties līdz 40 gadiem augstskolā, lai noveltu atbildību uz augstskolu, cerot, ka viņiem nekas nebūs jādara. Tā ir emocija, tās ir bailes. Bailes virza viņus uz šīm te augstskolām. Un tāpēc es arī visiem no jums saku, jums ir jāmaina apziņas stāvoklis, un jūs garantēti to var izmainīt. To es arī cilvēkiem palīdzu sasniegt. Sasniedzam šo apziņas stāvokli, ka jums ir viegli nopelnīt naudu. Labi, viegli nebūs, būs jādara darbiņš. Ja būtu viegli, visi ezotēriķi būtu jau turīgi bagāti. Jā, jo visi ezotēriķi grib būt bagāti tāpēc, kad viņi domā, ka viņi grib braukt uz Balī un tā tālāk, bet viņus visums nesvēt uz to, tāpēc, ka viņi nav pelnījusi, viņi ir bērni. Tā, ja reiz cūks, tā, ok, to es lasīju. Ok. Esmu bērns pieauguši vīrieši ķermenī. Normāli es arī biju kādreiz tāds. Es esmu nogaršojis aizvainojumus, es esmu nogaršojis bailes, es esmu nogaršojis šito visu figņu un tā tālāk un tā joprojām. Un es esmu laimīgs, kad es esmu uzgājis pie saviem skolotājiem Miami, kuriem beidzot ir instrumenti, kā izdabūt šito te visu figņu ārā. Un pie tam garantēta, un pie tam 2 mēnešu laikā. Tas no sērijas, kā visu šito figņu dabūt ārā. Tādī brīdī, kad es nežmiedzos un samaksāju viņiem par visu to apmācību un tajā laikā tā tālāk, tādī pašā laikā man sāka viss strādāt manā dzīvē. Viss nokārtojās. Un tā tālāk. Kad es no stāvokļa, kad man nav kurpes, lai es aizietu uz darba interviju, es nonāku stāvoklī, ka man ir 2 mājas bez kredītas, burvīga ģimene, burvīgas attiecības un pilnīgi brīvs veids, ka es varu aizbraukt uz ārzemēm jebkurā laikā un tā tālāk, tā joprojām. To izdarīja nevis apkārtējā vide, bet mans emocionālais stāvoklis. Un šīs emocijas es iemācījos izmainīt citiem. Un tagad es arī mainu. Es palīdzu cilvēkiem izmainīt, atbrīvoties no bailēm, atbrīvoties no vainas sajūtas, atbrīvoties no kaunas sajūtas, atbrīvoties no šaubām, atbrīvoties no neticības sev. Vienmēr ir pirmatnējā sakne. Jūs šeit kā dvēseles neieradāties ar kaunas sajūtu vai ar bailēm vai ar kaut kādiem uzstādījumiem. Jums to visu leju pielādēja jūsu vecāki, kuri paši baidījās no visa. Viņi teica, ka ir jākrāj nauda melnai dienai, jo viņi baidījās. Viņi teica, ka jāslēpj naudu, jo viņi baidījās. Viņi teica, ka tev jāiet dēls mācīties, jo viņi baidījās no tā, ka nebūs. Tas viss ir radies no tā, ka jūs esat uzauguši ģimenēs, kuri pateikuši, ka, piemēram, kuri iemācījuši, ka, piemēram, dēmoni ir slikti. Viņi tiešām ir slikti. Mums māca, kad ir slikti. Jā, laikam ir slikti. Nu jā. Nu, značit, ja man vecāki, kuri paši no visa baidījās, to man ir iemācījuši, značit, tas ir pareizi. Jūs nejūtat kaut kādu eroru galvā? Smuka egli, jā. Jā, mēs tev vakar uzcēlām eglīti, jā. Vakar uzcēlām eglīti, tagad iekūru kamīnus, tātad mēs kamēr kamīni kurās, tikmēr es te tagad runājos, jā, rekomendāties kāda lauku idila mums te, tā kā, skaties, suns guļ, skuķis ar kaut ko šitiem, kamīns kurās, jā, viss tā kā, un tā tālāk, var kaifot pa dzīvi. Vienīgais jautājums, vai jūs to gribat? Vai jūs to gribat? Vai jūs tiešām to gribat? Vai jūs gribat aizstāvēt savu viedokli un pārdot un popularizēt trūkumu, problēmas, karus, vardarbību, šito te visu? Tad, kad cilvēki no sevīm izņems ārā emocijas, aizvainojumu, kas ir pāraudzis par agresiju un pāraudzis par naidu, karš izbeigtos nākamajā dienā.
nākamajā dienā izbeigtos karš. Tad, kad cilvēki sev izņems ārā bomža sindromu iekšā sevī, kas balstīts uz to, ka man nebūs un trūkumu, sadārdzinājums Latvijā beigtos vienas dienas laikā. Un tā tālāk. Tas ir sabiedrības apziņa, tas ir no trūkuma viss veidots. Cilvēki manifestē trūkumu, jo viņi to vēlas, emocionāli to vēlas. Tas ir viņiem iemācīts. Milzīgs erors. Iekšēji ir milzīgs erors, un pie maniem arī tur nāk cilvēki, kuri, piemēram, man bija atnācis cilvēks ar veģetatīvo distoniju. Es viņam pateicu, ka distoniju es viņam varu dabūt ārā īsa laikā, un es viņam varu iedot garantiju. Džeks, 40 gadi, dzīvo kopā ar mammu, okay, viņš man saka, viņam ir laba alga. Okay, laba alga. Līdz ar to, tad, kad mēs nonākam pie terapijas, pēkšņi viņš saka, ka tas ir dārgi. Tas nozīmē to, ka emocija, tā veģetatīvā distonija grib pašsaglabāties. Līdz ar to viņš ir gatavs upurēt savu dzīvi, lai saglabātu sevi veģetatīvo distoniju, ja, un trauksmes lēkmes. Viņam ir izdevīgāk dzīvot šajā mocībās un popularizēt šīs mocības. Tad citu es esmu veģetatīvās distonijas čatā ielicis, kad es jums iedošu garantiju. Tā, ka, ja neizdosies, es jums naudu atgriezīšu. Esmu ielicis to, neviens uz to neko neatbildēja, ja, un cilvēki turpināja diskusijas, kuras tabletes var kopā lietot ar vīnu. Tas viņiem izrādās ir svarīgāk. Iedomājieties, kāds pizģets ir cilvēka galvās. Tur ir vienkārši pilnīgs kuku. Tur ir imbecils cilvēks, kurš tēlo, ka viņš dzīvo. Saprotiet, cik ārprāti, tur nav brīnums, kad cilvēki dzīvo kopā joprojām 40 gados ar mammu. Tur ir totālākais erors. Ja? Totālākais erors. Jūs sāksiet paši izaugsmi, būs pilnīgi normāli, ka jums sāks zombēt, stāstīt, ka tu nepareizi dari. Un tā tālāk un tā joprojām. Draugi pazudīs. Tas ir pilnīgi normāli. Draugi aizies, draugi pazudīs. Un tad, kad jūs sāksiet nodarboties ar savu dzīvi, savu prieku un savu laimi, pārējie jūs uzskatīs par sektantu, pārējie jūs uzskatīs par kaut kādu idiotu, un viņi sāks novērsties. Un kāpēc viņi to darīs? Viņi grib izmanipulēt, lai jūs paliekat tajā pašā līmenī. Viņi ir mentori tam, lai jūs paliekat tajā pašā līmenī. Trūkumā, problēmās, visas šitas te, un tā tālāk un tā joprojām. Tādēļ jums pārtrūkst rezonance ar idiotiem. Ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss meklējums šī te, tik līdz jūs kādu citu nosodat par šito te, jebkuru, kaut vai šleseru. Ja jūs nosodat jebkuru cilvēku par viņu nedarīt, tātad jūsos ir destruktīva emocija. No šīs emocijas ir jāatbrīvojas, jo šī emocija liks jums sēdēt trūkumā. Tātad, iedomājies, tev tagad ir 40 gadi, visus turpmākos gadus tu dzīvos tādā pašā līmenī un neko vairāk nedabūs un būs vēl sliktāk. Tāpēc, ka viss kļūs vēl dārgāks.